Labrīt, Latvija. 23. februāris. Latviešu veidotas armijas dibināšanas diena. Diena, kad pieminēt mūsu latviešu cīnītājus. Jukumu vācieši, šīs armijas pirmo virspavēlnieku. Jānu Bērzini vai Pēters Čuzi, armijas izlūkdienas grupu veidotāji un dibinātāji. Jēka Balksne, karavācijas veidotāji. Šī ir diena, kad mēs patiesi varam pieminēt savus cīnītājus. Nevis 16. marts, kurā mēs pieminam to, ka mēs esam kalpojuši svešām varām. Un šī diena, kas mums atgādina, ka mēs esam stipri tauta. Un ja mēs esam vienoti stipri, mēs varam daudz panākt. Tieši latviešu strēlnieki izmēza aristokrātu varu. Tieši latviešu strēlnieki veidoja suverēnu tautas varu. Tieši latviešu strēlnieki bija tie, kas izveidoja tautsēmniecību Krievijā. Un ja nebūtu 37. 38. gads, kad nelietīgi tika nogalināti ap 17,000 šo latviešu strēlnieku, šo vadošo cilvēku, šie veidoja suverēnu tautas varu. Būtu pavisam citi iespējams Padomju Savienība. Tāpēc šodien es aicinu sajust šo mūsu senču garu, sajust šo vienības spēku, beigt apātiski, kā žurnālists Bojārs saka, kūtri noskatīties, kā mūsu Latvijas tauta izzūd, kā izzūd mūsu valsts, kā faktiski mūs padara par pazemīgiem kalpiem mūsu zemē. Apvienoties, pievienoties tautas kustībai, mēs esam stipra, vienota tauta. Mainam šo vēstures ratu, tāpatās kā mainīja mūsu senču latviešu strēlnieku vēstures ratu. Izmēžam naudas svaru, izmēžam šos naudas svars kalpus valsts izsaimniekotājs un gūstam gaišu labklājības nākotni. Gan sev, gan mūsu bērniem. Latvija ir tavās rokās.